Esiet sveicināti! Latvijā galvenie tranzīta plūsmas nodrošinātāji ir dzelzceļš un autotransports. Tomēr nemazāk svarīgs tranzīta ceļš ved vārda tiešā nozīmē pāri mūsu galvām. Latvija ir nozīmīgs avio pārvadājuma tranzīta mezgls, bet kāds tad īsti izskatās šis neredzamais gaisa ceļu tīkls? Ir tie, kas veic tos lidojumus, ir tie, kas piedalās tajā lidojuma laikā, attiecīgi pasažieri, un ir, protams, arī neredzamā daļa, kas ir gaisa satiksmes vadības dienesti, virkne ar dispečeriem, kas seko līdzi nepārtraukti gan gaisa kuģu kustības virzienam, gan seko līdzi, lai kaut kur gaisā bīstam nesatuvojās divi lidaparāti. Kā uz jebkura ceļa var gadīties arī sastrēgumi. Tomēr atšķirībā no mašīnām, lidmašīnas gaisā nevar apstāties. Kā tad gaisa kontrolas dienests nodrošina, ka lidmašīnu pasažieri un kravas laimīgi nonāk galamērķī? Tas pats pasažieris, tad, kad viņš kavē savu reisu, viņš jau sāk vilkt to ķēdi atpakaļ un kavēt. Attiecīgi, lidmašīna savā galapunktā ieradīsies vēlāk. Viss reducējās tik tālu, ka ir skrējceļš viens un uz skrējceļa sēdīsies viena lidmašīna. Ja mēs tā vidēji pastamies, ka katru otro minūti sēžās pa lidmašīnai, tad tur arī var sākt veidoties jau rinda. Bet tās tiek regulētas ar izlidošanas laikiem, lai attiecīgi noteiktajā lidojuma posmā nebūtu vairāk lidmašīnu, kā mēs varam apstrādāt. Ar lepnumu jāsaka, ka Latvijas gaisa satiksmes rīcībā ir modernas gaisa kontrolas iekārtas, kas nebūtu nav pieejams, piemēram, ASV gaisa dispečeriem. Bet, ja vēlaties iejusties dispečera darba specifikā, ieiet flightradar24.com mājaslapā un apskatiet, cik intensīvi ir gaisa satiksme virs mūsu galvām. Latvijas tranzīta biznesā viens no svarīgākajiem projektiem šobrīd ir tā saucamais Krievsalas projekts. Tomēr publiskajā telpā parādījās informācija, ka to neizdosies pabeigt laikā. Tas savukārt nozīmētu zaudētu Eiropas Savienības naudu. Eiropas Savienības fondu finansējumu saņemšanai ļoti nozīmīgi ir ne tikai infrastruktūras būvniecības saulaicīga pabeigšana, bet arī projekta mērķu sasniegšana. Ostas darbības pārcelšana no pilsētas centra uz Krievsalu, kam jānotiek līdz 2016. gada decembrim. Krievsalas infrastruktūras izveidošanas projekts ir vērienīgākais un finansiāli ietilpīgākais projekts atjaunotās brīvvalsts laikā. Projekta ietvaros Daugavas akvatorijā paredzēts izbūvēt 4 multifunkcionālas beramkravu piestātnes ar kopējo garumu 1180 metri, kā arī izveidot infrastruktūru 56 hektāru platībā. Mēs būvējam šeit visdažādāko infrastruktūru, dzelzceļus, pievadceļus, ūdens un kanalizācijas tīklus, elektroapgādes tīklus, un, kā jūs redzat, šeit tiek būvētas piestātnes. Kopumā strādā apmēram 260 cilvēki, vairāk kā 100 tehnikas vienību, 11 kompānijas. Darbi ir jāpabeidz 2015. gada līdz 31. augustam, un šobrīd nav pamats domāt, ka šie darbi netiks pabeigti termiņā. Vienlaikus ar Krievsalas infrastruktūras izbūves projektu norit Latvijas dzelzceļa projekts, kas paredz stacijas Bolderāja 2 izveidošanu un Sliežu ceļu savienojumu izbūvi ar jaunajiem termināļiem. Projekta ietvaros tiks izveidots dzelzceļa pārvads pār Daugavgrīvas ielu tiešā Zilās ielas tuvumā. Kā jūs redzat, šobrīd ļoti intensīvi notiek dzelzceļa uzbēruma izbūve, lai turpinātu būvēt dzelzceļa infrastruktūru, un darbi tiks pabeigti laikā. Arī attiecībā uz dzelzceļa projektiem viss norit pēc plāna, un Latvijas dzelzceļš pilda savas saistības. LZ Cargo norāda, ka šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo stiprina Latvijas tranzīta koridoru pozīcijas un dod jaunas garantijas stabilām kravu plūsmām arī nākotnē. Atliek vien cerēt, ka turpmāk šim projektam vairs netiks riteņos mēsti sprunguļi. 21. gadsimta sākums gan pasaulē, gan Latvijā sācies ar e-pakalpojumu strauju attīstību, varētu pat teikt revolūciju. Protams, neiztikt arī bez problēmām transporta un loģistikas nozarēs, tomēr šobrīd jau daudz kas strādā labi. Piemēram, Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumi. Daudzas lietas, ko kādreiz darīja atbraucot klātienē uz CSDD nodaļām, tagad var izdarīt internetā. Mobilajā laikmetā daudziem iedzīvotājiem ir viedi telefoni un viedierīces, arī ir izveidota speciāla aplikācija, kā nemaz nav jāsēž datorā. Ir iespējams jebkurā vietā, kur pieejams internets, viss šīs CSDD pakalpojumu labums saņemt.
E-pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs. Tomēr kas tad ir tie populārākie pakalpojumi, ko CSDD klienti kārto ar interneta palīdzību? Cilvēka ritms ir ļoti strauji un bieži vien daudzas lietas cilvēkiem vienkārši aizmirstās. Tādēļ ļoti ērti, ka mums atnāk atgādinājums gan par to, ka tuvojās tehniskās apskates termiņa beigas, gan par to, ka medicīniskai izziņai vai tiesībām tuvojās derīguma termiņa beigas. Ļoti ērti ir, piemēram, samaksāt par tehnisko apskatu un visus nodokļus vai sodus, kas ir apbraucot uz apskatu. Jūs ejat jau tīri tikai uz apskatu, nav vairs jāveic šie maksājumi. 19. gadsimtā britu džentelmeņi ieviesa terminu laiks ir nauda. Viņi noteikti novērtētu, ka ar šīs melnās kastītes palīdzību var izbrīvēt tik daudz brīva laika, piemēram, sievietēm. Visu labu!